Daļa no Ādažu militārā poligona ir noteikta kā īpaši aizsargājama dabas teritorija. LIFE programmas ietvaros Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra un Nacionālie bruņotie spēki, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, realizēja vides un bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas projektu. LIFE projekta ietvaros tika izstrādāts Saino aizsardzības apvidus teritoriālais plāns, kur tika sadalītas šīs visas apvidus sadalīts vairākas zonās, tā kā teritorijas zonējums. Un pamatojoties uz šī te jaunā zonējuma, tiks veidot arī mūsu iekšējie normatīvi akti. Tas nozīmē varbūt arī, ka jums ir tāds mazs traucēklis. Piemēram, mēs gribam tagad šajā zonējumā kādus apmācības veikt. Nē, īstenībā šeit to nedrīkst. Tas ir kā mazs traucēklis, jo veicot šo te apmācību, vispirms ir jāizskata karte ar to zonējumu, ko drīkst darīt atbilstošajā zonējumā, ko nedrīkst darīt atbilstošajā zonējumā. Arī ir uzstādīti vairāki šie te būri, un tad ir karavīriem jāskatās, kur ir šie būri. Tur nedrīkst veikt pulcēšanos, ir ierobežojumi, jā. Kā radās šī ideja? Bija tā, ka pēc padomju armijas aiziešanas militāro mācību intensitāte šeit ļoti samazinājās. Un visi šie klajumi, kas te vienu no viņiem mēs te redzam, viņi sāk aizaugt un ļoti strauji aizaugt. Un tā bija problēma gan karavīriem, lai vienkārši veiktu mācības, gan arī tām dabas vērtībām, kas te ir klājumos. Jūs kā valsts organizācija, kāpēc tieši izvēlēties LIFE programmu? Vai nebija citas finansējuma iespējas? Iespējams, ka bija, bet mums jau tajā laikā laba sadarbība bija ar Beļģijas bruņotajiem spēkiem, un viņi savā valstī, savos militārijos poligonos tajā laikā tieši īstenoja LIFE programmas projektu, arī tieši par virsājiem, virsāju atjaunošanu un dabas vērtībām tur. Un viņi mūs iedrošināja, ka tā ir laba iespēja, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, apsaimniekot arī te poligonu Latvijā. Tā kā šis ir jau ļoti sen militārs poligons, viņš viss ir patiesībā piesārņots ar dažādiem priekšmetiem no senākas pagātnes, no nesenākas sprādzienu bīstamiem priekšmetiem. Un, lai jebkādus darbības, kaut vai vienkārši koku ciršanu veiktu, pirms tam tā teritorija ir jāattīra. Un to var veikt vienīgi bruņotie spēki. Viņiem ir nepieciešamās zināšanas un spējas to izdarīt. Šis konkrētais projekts, LIFE programma, kā ornitologi no tā iegūst? Jo mēs runājam par to, ka militāristi atrod nespraugušu munīciju. Kāds tur sakars ar ornitologiem? Poligons priekš putniem ir īpašs, jo tas, kā karavīri šeit ir trenējušies, jau, man liekas, kādus gandrīz 90 gadus, tas ir radījis te ļoti īpašu vidi. Un šī ir lielākā virsāja platība Latvijā. Un tāpēc ir vajadzīgi šie apsaimniekošanas pasākumi, kur izcērt mazos kociņus, pļauj un arī dedzina virsājus, lai šeit uzturētu to klajo virsāju ainavu un lai šeit līdz ar to būtu labi dzīvot putniem. Un šajā projektā mēs esam, ja tā var teikt, zinātniskā daļa tam visam, jo karavīri ir tie, kas apsaimnieko, Vamoits arī apsaimnieko, un arī ir lielie vadītāji un plāno, kas kur notiks. Viņi ir tie, kas organizē pļaušanu, ciršanu un tā tālāk. Un mēs esam tie, kas, skanēs banāli, bet mēs esam tie, kas skaita putnus un skatāmies, vai tās apsaimniekošanas darbības kaut ko dod putnēm. Mēs zīmīgi esam pienākuši tagad pie tāda konkrēta turnīša, kur putnu būrītes, kas šeit varētu dzīvot. Jā, šis arī ir viens no praktiskajiem darbiem, ko mēs veicam. Tātad mēs ne tikai skaitām putnus, šis ir uzlikts būris zaļajām vārnām, tāpēc, ka tas, ko mans kolēģis Edmunds Račinskis savulaik konstatēja, ka Ādažu poligons ir izcils barošanās teritorijas priekš zaļajām vārnām, bet nav, vai pareizāk sakot, ir ļoti maz tādu koku, kas būtu pietiekami lieliem dobumiem, lai zaļā vārna tur varētu dzīvot. Viņš sāk likt būrīšus, un ar to arī te sākās zaļās vārnas, jo tā pēdējā atlikusī Latvijas zaļo vārnu populācija, te centrs ir tepat netālu Garkalnē. Un tā Garkalnas populācija varēja ienākt arī šeit. Par nākotni runājot, tad mums ir 1 gads, kad šis projekts konkrētais beidzās. Jā, pēc gada. Šeit tomēr tā situācija, ka šeit joprojām būs arī pēc šī gada militāris, tas nozīmē, ka tas projekts faktiski neapstājās. Ir tikai kaut kas sākts, lai pēc tam turpinātos, jo tā ir tādā dabiskā ceļā.
Jā, protams, plānots to apsaimniekošanu teritoriju turpināt, jo virsais kļūs par mežu, jo viņi neapsaimniekos. Vendi, ja tev piezvanīs ornitologi, tu viņus laidīsi šeit arī kaut ko darīt un uzraudzīt? Kādā gadījumā? Gribēšana šeit būt arī nākotnē ir pavisam liela. Protams, ornitologi arī te ir bijuši gan pirms projekta, gan būs arī pēc, bet galvenais ir tiešām tā nepārtrauktība, par ko jau mēs runājām, ka šeit tas tiks apsaimniekots īpaši vai dabiski mācību veidā turpmāk arī.